Sveicināti, draugi, uz Meža takas. Jaunais mednieks, kad ir nokārtojis eksāmenu un gatavojās kļūt par mednieku, viņam ir 3 problēmas kā minimums uzreiz, kurā medību kolektīvā medīt, kādu medību ieroci izvēlēties un kādu medību nazi likt sev pie sāna. Izvēle ļoti sarežģīta, un šodien esam atnākuši uz Rīgas kinostudiju, kur augšā 2. stāvā saimnieko Anrī, nažu meistars. Mēģināsim pašķitināt vienkāršā valodā, kāda labākā izvēle jaunam medniekam. Čau, Anrī. Čau. Prieks tev redzēt. Arī. Zosu sezona ir beigusies. Tas nozīmē, ka Anrī nav Lubāna klānos, bet ir sastopams arī Rīgā. Prieks sekot līdz taviem raidījumiem, kā tu stāsti paskaidro par nažiem, par tēraudiem, par pielietojamību, asināšanu. Man šoreiz 3 galvenie jautājumi. Klausos. Jaunais mednieks nokārtojas eksāmenu, viņš apmaldās nažu pasaulē, jo daudz, skaisti, visādi. Zinu, ka nav viena universāla naža, bet tomēr ar kaut ko ir jāsāk, vai ne? Jā. Kāda būtu tieši tava tāda pirmā vienīgā naža izvēle jaunam medniekam? Noteikti tam nedrīkst būt sasteigtam lēmumam. Tas ir pirmām kārtām. Viņam jābūt pārdomātam, vai jādabū informāciju no kāda jau pieredzējuša mednieka, vai arī jādabū informāciju no tirgotāja, no pārdevēja, no ražotāja. Tieši tā, jo tērauda ir daudz un dažādi. Katram ir savas griešanas, uzvedības īpašības, cits ir cietāks, cits ir mīkstāks, cits pie cietības ir trausls. Galu beigās katram roka ir pilnīgi savādāk. Forma, tas ir pilnīgi arī vēl atšķirīgs. Sākumā arī vispār jātiek skaidrībā pašu materiālu, pašu tēraudu, jo ir daudz nianses, ar kurām jātiek, informatīvi jātiek galā un jāsaprot, kas būs konkrēti tieši tev piemērots. Jā, es parādīšu tuliņās nazi, ko izvēlās gandrīz 90% mednieku, ne tikai pie mums, bet visās valstīs, kur notiek medības, aktīvas medības, un kur pats mednieks arī savu medību apstrādā. Re, kur ir naža forma. Viņa manā saucās kuilis, dēļ tā kūkumiņa. Bet tas kūkums nav tikai vizuāli domāts, viņš ir domāts arī tīri funkcionāli. Okay. Jā, jo svarīgi medību nazim, kas ir universālais un vienīgais, viņš nedrīkst būt pārāk garš, viņš nedrīkst būt pārāk īss. Tāpēc ar īsu nazi, jo īsāks nazis, jo vieglāk ir dīrāt. Jā. Bet atkal tālāk ir kaut kas jāgriež, ar īsu nazi ir sarežģītāk. Tāpēc ir jāietver, šeit ir 11 centimetri, jā, asmens, platums, viņš nedrīkst būt ļoti šaurs, kaut gan, un viņam jābūt ar pietiekami lielu izliekumu griežamajā daļā, uz kura tiek arī visu tā dīrāšanas procesu tiek arī balstīts. Otrs, šī gadījumā taisna griežamā mala, viņa var būt pēc izvēles. Ja viņš būtu tāda neliela izliekuma, tad tā dīrāšana varbūt būtu vieglāka. Bet atkal, kur ir izliekums, tur ir grūtāk asināšana. Tāpēc, ka ja mēs asinām uz galodas, lai tā mala ir taisna. Un jaunam medniekam noteikti būs grūtības ar asināšanu. Tieši tā, tas ir atsevišķs stāsts. Otrs, jā, lielākā daļa mednieki izvēlās nazi, lai būtu garde, aizsargs, lai pirks kaut kādā neveiklā situācijā nenoslīd uz asmens, kas parasti notiek kaut kādā augstā laikā, kad rokas ir nosalušas, vai arī taukainas nejūtīgas. Jā, varbūt tā garde pie kaut kāda procesa var traucēt. Atsevišķi procesi, kur viņš, jā, tā garde ir lieka, bet pārsvarā labāk, lai viņa ir īpaši jaunam medniekam. Jā, par to kūkumiņu. Jā. Kāpēc viņš ir domāts? Ja mēs viņu apgriežam otrādi, mums ir jāizveidina medījums vai pa kājām jau jādīrā uz augšu ar ļoti vieglu kustību. Kā redzam, mēs varam uzlikt vai uz galda, ja to var redzēt, vai arī uz plaukstas, uz galda. Iedod to mazo leņķi. Jā, leņķi, un tās smaila spice aiziet uz augšu, viņa nav vienā plaknē. Jā, un tu viegli vari slidināt viņu, un tā spice neiedurās tur, kur nevajag. Kas ir metāla cietība konkrētajā universālā naža variantā? Labāk mīkstāks vai labāk cietāks? Viss ir atkarīgs no asināšanas iespējām un prasmēm. Ja ir ar ko asināt, ja ir iemaņas asināšanā, tad var jau skatīties arī uz cietiem nažiem. Ja padziļināt iemaņu nav, asinām ar ko pagadās, kā saka,
mājās ar ikdienas lietām kaut kādām tur uzvalkamo vai kādu galodiņu, tad es ieteiktu sākotnēji neiet uz cietajiem nažiem, bet labāk izvēlēties nedaudz mīkstāku vai vidēji kaut ko mīkstu. Kur ir nāzis, kura asmens ir bez kūkuma, bet augšējā daļa arī aiziet uz leju. Funkcionāli viņi pildīs abi divi vienu to pašu funkciju, tikai viens ir platāks ar kūkumu, te vairāk arī aiziet vizuālais. Bet arī tam platumam citreiz ir nozīme. Atkarībā no medījuma, atkarībā no procesa, ko mēs darām, citreiz vajag to nazi šaurāku. Un ar platu asmeni, platu nazi ir ļoti grūti varbūt apstrādāt mazu medījumu, kas ir kaut kāds buks, bebris, un bukam atsevišķi procesi vispār ir labāk taisīt tos slaidu nazi. Tērauds 12C27. Tas ir Zviedru markas tērauds, ražots tādā populārā rūpnīcā Sandvik. Visi mēs esam dzirdējuši. Tērauda marka, tā ir kalts nerūsējuši tērauds ar tādu vidēju cietību. Viņš labi tur, bet viņš varbūt nav nekas pārdabisks. Viņa nevajag gaidīt kaut kādus kaut kādus brīnumus, ka viņš turēs tur ļoti, ļoti ilgi. Jā, viņš apstrādās vienu ruksi, divus. Kādu mēs numuriņu iedodam tam? Vienu skaitlīti iedodam. 58 Hz. 58 Hz. Jā. Tā ir konkrēta informācija. Tālāk jau krāsas, gaumas jautājums, maksas jautājums. Tas ir, jā. To atstāsim jūsu ziņā. Tagad ķeramies pie pārējiem. Tad esam tikuši līdz universālam, vienam nazim. Secinām, ka nekā universāla uz zemeslodes neeksistē, bet nonāk līdz savam nažu komplektam, tur ir vajadzīgs laiks, pieredze, gadi, prakse. Tieši tā. Lūkšu tev padalīties savos nažos, kādus tu ņem līdz medībās un par katru nazu izstāstīt, kāpēc, kādas funkcijas viņš pilda. Ar prieku. Esmu līdzi paņēmis dažas nažas, laikam 5 nažas no savas medību somas. Uz galda ir 3, līdz parādīšu arī pārējos. Es viņus visus varbūt 5 arī neizmantoju katrā reizē. Bet ir atsevišķas situācijas, kā minēju, kur vajag noteikti formu. Atkarīgs no medījuma, atkarīgs no situācijas. Mums ir no caunas līdz alnim. Jā, arī dzinēja medībās. Jā. Mums ir iespēja sākot no stirnas, buka, līdz pat alnim, meža cūkai. Jā. Un pie katra medījuma, kā es iepriekš minēju, ir bišķi savādāks nianses un savādāk procesā ir vieglāk izdarīt kaut kādas lietas ar kaut kādu noteiktu nazi. Jā, pie sāna man vienmēr būs nazis, kurš ir nedaudz garāks par standarta universālo nazi, kas ir 11 cm. Šitam konkrēti laikam ir kaut kā 14. Kāpēc? Pirmkārt, mežā ir drošāk iet ar garāku nazi pie sāna. Jā. Otrs, ja ir jāizveidina medījums mežā, liels alnis, briedzes, velkot ārā, lai vieglāk viņu velkt, tad ar garāku nazi to vieglāk ir izdarīt. Pirmais no maniem nažiem, kas man patīk, ar ko ļoti dīrāt, ir īsāks asmens nekā klasiskais un ar lielu izliekumu. Šī gadījumā augšējā mala ir taisna. Arī viegli var izveidināt, bet pamats darbība viņam ir tīrāšana. Ļoti ērti, arī ar gardi, un pirkstam ir vieta. Es saīsinu to nazi vēl pa kaut kādu centimetru pusotru, ļoti ērti, un sanāk ļoti liels, tas dīrāšanas, tas vilkšanas, tas rādījus, nekā ar slaidāku nazi. Tātad otrs nazis mums ir dīrāšana. Jā, dīrāšanai. Pieliekam blakām, redzam atšķirību garumos. Jā. Ir atsevišķs nazis kāju locītavu apgriešanai. Tikai tajā procedūrā? Tikai tajā procedūrā, jā. Jo es cenšos ar pamat nazi, kas man ir pie sāniem vai dīrājumais, to nedarīt viena iemesla pēc. Jo tur ļoti ātri atkožās nazis, atasinās. Smilts, kauli. Tieši tā. Arī superciets tērauds, būdams labi uzasināts, ar labu griežamo malu, var ātri viņu sabojāt. Tāpēc man līdzi ir parasts kalts nerūsējušies tērauds, kurš nav nekāds super tērauds, bet es viņu pat neatceros, kad es viņu esmu asinājis, jo viņš šitai funkcijai konkrēti dara, ērti, viņš ir pietiekami biezs un izturīgs arī ar spici jāiebaž iekšā kaut kādu locītavā. Noreiz ļoti specifiskā funkcija. Jā, viss. Es viņu apgriežu kājas, es viņu ielieku makā un es viņu nolieku no viss. Nākamais, viens no maniem nažiem ir šitas. Kā es iepriekš stāstīju, slaidāks asmenī nekā visi pārējie. Ir tīpaši pie smalkāka medījuma. Buks, bebris. Ļoti ērti ar to smalko tik klāt kaut kādām specifiskām vietām. Šī gadījumā pat arī asmens forma ir taisīta nedaudz savādāk. Viņa laidumi no augšas iet uz leju, bez tādas sāna
laiduma kā šeit. Asums sākās no paša šausmas. Jā, viņš ir plānāks griežamā malā, viņš ir super labi griež, ilgi tur asumu un viegli pielabot. Un, kā redzi pa spaliem, šitam nazim es izvēlējos speciāli spilgtu krāsu. Mežā vieglāk viņu pamanīt. Nu, un visbeidzot es redzu nazi, kurš šķiet katram medniekam ir komplektā. Arī man viņš ir, jā. Kāpēc viņš ir man un kāpēc es viņu rādu? Jā. Ekas nazis, viņš var būt arī ne tikai ekas, viņš arī būt kaut kādā outdoor edge izpildījumā, amerikāņu. Ļoti funkcionāls nazis. Tātad swing blade sistēma. Jā, saliekamais nazis ar diviem dažādiem asmeņiem. Uz vienu pusi ir veidinamā daļa, kājām un vēderam, un otra daļa ir griešanai, dīrāšanai. Ļoti ērti, nepārāk garš, pat teikt īs asmenis, ar pietiekami labu izliekumu, un šī gadījumā es arī uztaisīju nelielu kritumu uz leju. Tātad tu esi veicis manipulācijas ar šo? Tieši tā, jā, jo oriģināli viņš ir neslikts, es tā teikšu, bet viņš nav pilnīgs. Un man, kā naža meistaram, es redzēju tās nepilnības. Un, lai es viņu lietotu, es gribēju viņus novērst. Un es uztaisīju to asmeni pa savam, jaunu asmeni. Es saprotu, tad šis ir tevis taisītais asmenis. Jā, šis ir mans taisītais asmenis. Noliekam te, un šis ir oriģinālais? Un šitas ir oriģinālais asmenis, es nolieku viņu blakām. Kur tās atšķirības mēs redzam galvenā? Pirmais ir tēraudā. Oriģināli viņš tiek taisīts no vidēji mīksta tērauda. Es uztaisīju no cieta, lai tu ilgi tur asumu un ir agresīvāka griešana, jo atkarībā no tērauda veidiem mainās arī griešanas īpašības. Šī gadījumā šis tērauds ir ļoti speciāli paredzēts ādai un gaļai. Arī nerūsējošais? Rūsējošais. Jā, viņā ir ļoti daudz oglekļa sastāvs, viņš ir rūsējošs, bet tāpēc viņš arī agresīvi griež. Otrs, es pamainīju nedaudz asmens formu, pat ne nedaudz, diezgan stipri. Kā mēs redzam, oriģināli sāna laidums sākās ļoti zemu, un tā griežamā maliņa ir ļoti, teiksim, maza un viņa ir bieza. Jā, te mēs redzam, tu esi viņu pacēlis. Es esmu pacēlis stipru uz augšu, un es esmu uztaisījis nedaudz tos laidumus, nevis taisnus slīpus uz grindera, bet es esmu ielocījis viņus iekšā. Līdz ar to, pat asinot, atkāpjoties milimetram diviem, viņš nezaudēs savu biezumu un arī saglabās asumu. Paldies tev liels, šaujam garām nemitīgi un tiekamies uz Meža takas. Jā, pievēl. Draugi, ceru, ka jums izdevās uztvert šo ļoti sarežģīto nažu pasauli. Mēs centāmies īsā laikā vienkāršot pastāstīt un radīt jūsos interesi. Bet tālāk uz Meža takas mēs ieskatīsimies gada balvā medniecībā. Pagājušo gadu tika izdota grāmata, kurā ir apkopoti 3 gadu laureāti. Labākie no labākiem medību saimniecībā, un tas mums ir jāzina. Šodien mēs esam restorānā Ferma, kur notiek grāmatas Latvijas medniecības personības, gada balvas medniecībā laureāti 2020. līdz 2022. gads, atvēršanas pasākums, kurā ir uzaicināti gan balvas laureāti, gan atbalstītāji, gan cilvēki, kas ir bijuši saistīti ar balvas rīkošanu, pasniegšanu, atbalstīšanu. Godātie gada balvas laureāti, pasākuma atbalstītāji, viesi, man liels prieks jūs redzēt grāmatas atvēršanā. Grāmata ir Latvijas medniecības personības, gada balvas medniecībā laureāti 2020. un 2022. gadā. Šī ir jau 3. šāda veida grāmata, šeit jūs viņas visas 3 varat redzēt. Un 9 gadu laikā mums ir tapuši apraksti par 101 Latvijas medniecības personību. Un pilnīgi noteikti šajās 3 grāmatās ir Latvijas medniecības, kā minimums pēdējais pusgadsimts, es teiktu, ka nedaudz vairāk pat medniecības vēstures. Šo grāmatu mēs apzināti esam veidojuši kvalitatīvu, reprezentatīvu, lai viņu ir patīkami paņemt rokās, pašķirstīt. Un tā noteikti nav mednieku stāsta grāmata, tā nav grāmata pa medībām, bet tie tiešām ir
cilvēku dzīves stāsti, viņu veikums, tas, ko viņi ir medniecības labā, Latvijas labā darījuši. Un faktiski šīs 3 grāmatas, tā ir pēdējo vairāk kā 50 gadu, vairāk kā pusgadsimta Latvijas medniecības vēsture, ja tā var teikt, un man gribētos, lai šāda grāmata ir varbūt ne katra mednieka mājā, bet man liekas, ka katrā mednieka mājā gan viņai būtu vieta, kur mednieki pēc medībām var apsēsties, pašķirstīt, palasīt, pārunāt savā starpā un padalīties iespaidos. Tad, kad Jānis tāds diezgan sajūsmināts saņēmis šo grāmatu no tipogrāfijas, rakstīja man ziņu, tad es interesi pēc paskatījos. Pirmās agrākais cipars, kāds ir minēts šajā, nevis šajā grāmatā, bet visās 3 grāmatās, ir 1921. gads. Pats agrākais cipars. Bet arī šajā grāmatā, ja tā paskatās, tad tur taču ir viss. Tur ir laika pirms 2. pasaules kara, tur ir laika 2. pasaules kara laikā, tur ir mūsu šeit laureāti likteņi Sibīrijā, bēgļu gaitās, atgriešanās Latvijā. Tas viss te ir. Un, ja man prasa, vai šīs ir grāmatas par medniecību, par medībām, parasti jau prasa, vai šīs ir grāmatas par medībām. Ne. Tās ir grāmatas par medniecību. Medniecība ir daudz kas vairāk par medībām. 3 grāmatās ir 108, nevis 101 personība, tā kā pat vēl nedaudz vairāk. Un, jā, kā mēs ar Dīdzi runājām, 9 gadi, 3 grāmatas, bet tas laiks ir nesalīdzināmi ilgāks, ko šīs te grāmatas aptver. Un man negribās tādu skumju noti, bet vienkārši, lai mēs aizdomātos par to, ka, kas tad paliek, kā mēs īsti piefiksējam to, kas ir darīts un kuri cilvēki to ir darījuši. Pirmajā grāmatā no 9 mūža balvas laureātiem par mūža ieguldījumu 8 jau medīja citos medību laukos. Tikai 1 vēl ir mūsu vidū. No šīs grāmatas, beidzamās grāmatas 27 laureātiem 3 jau medīja citos medību laukos. Tā kā ja nebūtu šo aprakstu, ja nebūtu šīs grāmatas, ko pāršķirstīt, ģimene, tuvākie draugi, tie droši vien zinātu, kādu laiku atcerētos, kolēģi, bet daudz kas pagaistu, daudz kas aizmirstos. Visgrūtākais man bija izdarīt tā, lai stāsts no stāsta atšķirtos. Jo agrāk bija vienkāršāk. Mēs bijām 3-4 autori, katrs nāca ar savu kaut kādu domu. Un šajā reizē, tad, kad es sāku to darīt, man jau pašā sākumā bija skaidrs, ka ir jāmēģina atrast katram tāda rozīnīte, kas padara stāstu īpatnēju un raksturīgi tieši viņam. Un es ceru, ka man tas ir izdevies. Es esmu nonācis pie atziņas, ka grāmatas Latvijā faktiski nevar pārdot. Cilvēku skaits, kas ir gatavi pa 20 vai 25 eiro iegādāties šo grāmatu, un šī summa ir stipri zem pašizmaksas. Bet cilvēki, kas ir gatavi arī pa šādu summu nopirkt, viņi ir 10 vai varbūt nedaudz pāri 100. Ja tajā brīdī, kad mēs izdevām pirmo grāmatu un metiens bija 500 eksemplāri, es domāju, ka viņi pazudīs dažu mēnešu laikā un mēs drukāsim papildu tirāžu, tad es kļūdījos ļoti smagi. Mūsdienās cilvēki Latvijā grāmatas nepērk, vismaz mednieki nē. Un tas nozīmē, jā, ka tas grūtākais ir atrast finansējumu, jo tā nav tikai druka,
bet pie šiem cilvēkiem ir jāaizbrauc, viņi jānointervē, tie stāsti kādam ir jāuzraksta, un tas ir ļoti laikietilpīgs un pamatīgs darbs, un jebkurš darbs mūsdienās maksā, tā kā atrast finansējumu, tas bija lielākais izaicinājums. Vienā no stāstiem Jānis Zandbergs ļoti min, ka medības ir arī kultūra vēstures daļa, ļoti liela kultūra vēstures daļa. Es gribētu pateikt, ka šie 27 cilvēki, 27 varoņi, no kuriem viens ir daudzgalvains varonis, Skrunas mednieku apvienība, selektīvo medību apvienība, ir arī kultūras cilvēki, jo, tici vai netici, visās šajās 180 stundās nebija neviena mātes vārda. Neviena. Tu patiesībā nedzirdi arī tik pretīgos anglicismus. Tu nedzirdi iestudētu runu. Šodien tika atvērta jaunā pēdējā gada balvas medniecībā grāmata ar Latvijas medniecības personībām. Paldies liels Latvijas Mednieku savienībai, kas arī manu darbu ir novērtējusi un augstu novērtējusi, kas ļauj arī manu stāstu ielikt šajos te skaistajos zaļajos vākos, kas paliks par piemiņu nākamajam mednieku paudzēm, kas vēl tikai šobrīd iespējams mācās skolas solā sēž. Un es tiešām priecāšos, ja šī grāmata būs aktuāla, medības būs, medību saimniecība pastāvēs Latvija, un mēs visi dzīvosim skaisti un zaļi. Vislielākais prieks ir redzēt gandarījumu pašu laureātu acīs, tad, kad viņi šo grāmatu saņem. Un kaut arī grāmatu nevar pārdot, bet man ir prieks par to, ka tajā brīdī, kad kādam viņa tiek uzdāvināta, es redzu prieku šī cilvēka acīs. Tātad cilvēki ir priecīgi šādu grāmatu saņemt, viņi ir priecīgi, ka viņiem tāda grāmata ir, un ja jau tā grāmata pie viņiem ir nonākusi, es ticu, ka viņi arī izlasīs. Par cilvēkiem rakstīt ir grūti, ja tu gribi būt godīgs pret to cilvēku. Var jau elementāri atšifrēt interviju, uzlikt uz papīra un viss ir cauri, bet ja tu gribi būt godīgs pret cilvēku un parādīt, kāds viņš patiesībā ir, tad tas nav tā. Atšifrē interviju, uzliec uz papīru un dzīvo. Nē, tā nav. Paldies! Jūs visi esat lieliski, jūs visi esat fantastiski, jūs man uzņēmāt, jūs man devāt savas sirdis, es mēģināju tās jūsu sirdis izlikt uz papīru. Redzēsim, kā tas izdevies. Lasiet! Paldies!